Nu ko, atveram vaļā mūsu sēžas vaigus, tā, lai mūsu sēžas kauliņi sēž uz zemes. Iztaisnojam mūsu muguriņu, ar ieelpu atrulējam pleciņus, nolaižam ar izelpu plecus uz leju un atbrīvojam mūsu plaukstas uz celīšiem. Viegli un mierīgi aizveram ciet acis un noskaņojam šodienas jogas āsanu praksei. Taisam dziļu, mierīgu ieelpu caur degunu un dziļu, mierīgu izelpu. Visu uzmanību vēršam iekšēji uz savu ķermeni. Visas mūsu ikdienas likstas atstājam ārpus jogas paklaiņa un noskaņojam savu prātu un ķermeni šai jogas āsanu praksei. Ar nākošo ieelpu saliekam plaukstas pie krūšu kurvja ānahata čakras un palūdzam visiem dieviem, enerģijām, mātei dabai, mūsu ķermenim un prātam savienoties un spēcināt mūsu sievišķību, mūsu spēku un mūsu skaistumu caur šī vakara jogas āsanu praksi. Ar nākošo ieelpu mēs kopā teiksim 3 om, dziļa rāma ieelpa. Ieelpa. Ar nākošo ieelpu sabirzējam plaukstiņas tā, lai jūtam siltumu starp tām un siltās plaukstas liekam sev uz acīm. Lēnām ar smaidu vēram vaļā acis un atbrīvojam mūsu plaukstas uz celīšiem. Šī vakara jogu mēs sāksim guļus pozīcijā. Tā kā nākam uz mūsu muguriņas. Nolaižam lēnām muguriņu uz leju, atslābinam galvu uz paklaiņa un ar ieelpu iztaisnojam mūsu kājas. Rokas atbrīvojam gar gurdiņiem un taisam mierīgu ieelpu un izelpu. Ar nākošo ieelpu un izelpu galvu griežam uz kreiso pusi, ar ieelpu uz centru, izelpa uz labo pusi. Ieelpa uz centru, izelpa uz kreiso pusi. Ieelpa centrs, izelpa labā puse. Ieelpa centrs, izelpa kreisā puse. Ieelpa centrs, izelpa labā puse un pēdējo reizi ar ieelpu nākam uz centru, ar izelpu uz kreiso pusi, ar ieelpu uz centru, ar izelpu uz labo pusi, ar ieelpu nākam uz centru un atslābinam savu ķermeni. Sagatavojamies nākošai jogas pozai. Ar ieelpu abas rokas mums nāk aiz galvas, rokas mums ir taisnas, plaukstas vērstas viena pret otru. Ar izelpu ar kājām stiepjamies uz vienu pusi, ar rokām uz priekšu, tā it kā mūs kāds plēst uz divām pusēm, kā it kā mūs kāds gribētu pārplēsti uz pusēm. Pārstiepjamies
un izelpa, atbrīvojamies. Dziļa, dziļa ieelpa, pastiepjam sevi garāku, 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 garāku. Izelpa, atslābinamies vēl vienu reizi. Ieelpa un stiepjam sevi garāku, 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 garāku un atslābinamies. Dziļa rāma ieelpa un ar izelpu atbrīvojam rokas gar sāniem. Nākošā ieelpa un izelpa, kad labais ceļgals ieliecas celī. Ar abām rokām satveram labo celīti un spiežam labo celīti klāt pie labā pleca. Izelpa, atbrīvojamies, dziļa ieelpa. Ar izelpu spiežam klāt labo ceļgalu pie labā pleca. Kreisais gurniņš mums neaiziet uz augšu, kāja kreisā aktīva. Izelpa, atslābinam labo kāju. Ieelpa, ar izelpu spiežam labo celīti pie labā pleca. Izelpa, atslābinam pēdējo reizi ar turēšanu, ar ieelpu spiežam labo ceļgalu pie labā pleca, turamies šeit 5 ieelpas un izelpas 1. Turpinam stiept, turpinam pagarināt kreiso kāju, garāku, kreisā pēda aktīva, 2 un mēs stiepjam mūsu celīti tuvāk klāt pie labā pleca. 4. Ieelpa un izelpa 5. Ieelpa un ar izelpu atbrīvojam mūsu labo kāju, nolaižam labo kāju uz zemes un atslābinam savu ķermeni. Ar ieelpu ceļam kreiso kāju uz augšu, ieliecam kreiso celīti. Ar izelpu satveram kreiso celi ar abām rokām. Taisam šeit dziļu ieelpu un ar izelpu spiežam mūsu kreiso celīti tuvāk pie kreisā pleca. Ieelpa, atslābinam, ar izelpu spiežam tuvāk kreiso celīti pie kreisā pleca. Labā kāja turpina būt aktīva. Ieelpa, atslābinam, ar izelpu spiežam labo kreiso celīti pie kreisā pleca. Pēdējo reizi ar turēšanu atslābinam un dziļa ieelpa. Ar izelpu spiežam kreiso celīti pie kreisā pleca un turamies šeit 5 ieelpas un izelpas 1. Ieelpa un izelpa 2. Atceramies, ka spiežam mūsu kreiso plecu tuvāk. Pagarinam labo kāju, labais papēdis spiež zemē. 3. 4 un 5 ar ieelpu atslābinam mūsu kāju un iztaisnojam mūsu kāju gar sāniem. Izpurinam abas divas kājas. Tagad ar ieelpu liekam abas rokas nedaudz zem mūsu iegurņa. Hops! Aktivizējam mūsu vēderu, kas mums būs jādara. Ar ieelpu celsim kājas taisnas uz augšu. Ar izelpu laidīsim uz leju, bet ne līdz zemei. Ieelpa, ceļam kājas uz augšu. Ar izelpu laižam kājas uz leju, bet ne līdz zemei. Milimetrs no zemes. Ieelpa uz augšu. Izelpa uz leju. 2. Ieelpa uz augšu. Izelpa uz leju. 3. Ieelpa uz augšu. Izelpa uz leju, 4, ieelpa uz augšu, uz leju, 5, ar ieelpu nākam uz augšu, kājas 90 grādos. Ar izelpu ieliecam ceļgalus 90 grādos, tā it kā viņas būtu uzliktas uz galda. Ar nākošo ieelpu rokas mums nāk aiz galvas. Un ar izelpu abi elkoņi nāk pie celīšiem, un mēs sākam strādāt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
un 10. Izelpa, atbrīvojam galvu uz zemes, atbrīvojam pēdas uz zemes. Ar ieelpu iztaisnojam rokas plecu platumā, delnas uz leju. Tagad abus celīšus laidīsim ar izelpu uz kreiso pusi, ieelpu uz centru, izelpa uz labo, bet pēdas ir pie zemes. Tātad taisam dziļu ieelpu. Ar izelpu laižam celīšus uz kreiso pusi, abi pleci paliek pie zemes. Ielpa uz centru, ar izelpu uz labo pusi, pleci pie zemes. Ielpa centrs, izelpa kreisā puse. Ielpa centrs, izelpa labā puse. Ielpa centrs, izelpa kreisā puse. Ielpa centrs, izelpa labā puse. Ielpa centrs, izelpa kreisā un ielpa nākam uz centru. Ar izelpu viena no rokām nāk mums aiz galvas, paceļam pēdas uz augšu un sāvijamies uz sāniņa. Ielpa, ar izelpu spiežam plaukstu paklaiņā un ceļam sevi augšā uz galda pozīciju. Pirmais. Plaukstas mums spiež paklaiņā. Mazie pirkstiņi skatās paklaiņa sānu malā. Zeltnesis, vidējais pirksts un rādītāja pirksts skatās uz paklaiņa augšējo malu. Īkšķīši viens pret otru. Ceļgali mums ir gurnu platumā. Ar ieelpu. Labā kāja nāk uz aizmuguri, pirkstiņi mums nāk uz zemes. Un īsa kustība ceļam tikai līdz gurniņiem uz augšu. Šeit neiegriežamies gurnos, gurniņi mums paliek taisni. Un ceļam labo kāju uz augšu 10 reizes. Un sākam. Ielpa 1, 2, 3, skats uz priekšu, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Labā kāja paliek uz augšu, pirkstu pēdu pirkstiņi skatās uz leju. Ar izelpu ceļam kreiso roku uz augšu, turamies šeit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10. Izelpa ieliecam labo ceļgalu. Ar kreiso roku satveram labo potīti un ceļam labo celīti uz augšu. Skats uz priekšu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 un 1. Ar izelpu atbrīvojam kreiso roku uz zemes. Ar ieelpu mūsu labais ceļgals nāk pie degungala, paliekam šeit 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 un 1. Izelpa atbrīvojam labo celīti uz zemes, skats uz priekšu. Ar izelpu nolaižam gurniņus uz leju, ar rociņām ejam uz priekšu un atbrīvojam pieri un elkoņus uz zemes. Paliekam šeit 5 ielpas un izelpas. Ielpa un izelpa. 1, 2, 3, 4 un 5. Ar ieelpu ceļam galvu uz augšu, nākam atkal galda pozīcijā. Pārliecinamies, lai mūsu plaukstes ir pareizi. Un mūsu gurniņi ir pareizā līmenī. Darīsim to pašu uz kreiso pusi. Tagad ieelpa un izelpa. Kreisā kāja nāk atpakaļ, pirkstgali zemē. Ielpa, ceļam kreiso kāju uz augšu un uz leju 10 reizes. 1, 2, 3, 4, 5, malacis, 6, 7, 8, 9, 10. Kreisā kāja paliek uz augšu, labā roka mums nāk uz priekšu. Turamies šeit 10 ielpas un izelpas. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 un 1. Kreisā kāja ieliecas ceļgalā. Ar labo roku sātveram kreiso pēdu. Ceļam ceļgalu uz augšu, skats uz priekšu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 un 1. Ar izelpu labā roka nāk uz paklaiņa, kreisais ceļgals pie degungala. Turamies šeit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10. Izelpa nolaižam celīti un atbrīvojamies bērna pauzā. Nolaižam mūsu gurniņus uz leju, 5 ieelpas un izelpas šeit. Un sagatavojam savu prātu un ķermeni mēnesi sveicienam ļoti mierīgai un spēcīgai praksei. Ieelpa un izelpa 3. Ieelpa un izelpa 4. Ieelpa un izelpa 5. Ar ieelpu ceļam galvu uz augšu, skats uz priekšu. Ar nākošo ieelpu gurniņus ceļam uz augšu, aktivizējam kāju pirkstus un pa taisno ceļam sevi sūnī. Ar skatu uz leju izstaigājam šeit lēnām, ieliekot ciet vienu ceļgalu un lēnām otru. Atļaujam iestiepties mūsu ikriem, pastrādāt mūsu celīšiem, mūsu augšstilbiem un gurniņiem. 5, 4, 3, 2 un 1. Ar ieelpu skats uz priekšu, ar izelpu čāpojam starp mūsu plaukstiņām. Ieelpa skats uz augšu un lēnām ceļam sevi uz augšu, izstiepjam sevi kā secīt uz augšu. Ar izelpu samastitihi iegriežamies pret manīm. Kājas mums ir gurnu platumā. Taisīsim šoreiz mēnesi sveicienu. Ar ieelpu rokas mums nāk pie krūšu kurvja. Izelpa, nomierinam savu elpu un ar nākošo ieelpu stiepjamies ar rokām uz augšu, paceļamies uz pirkstu galiņiem. Ar izelpu saliecamies uz kreiso pusi. Ieelpa uz centru, izelpa uz labo pusi. Ieelpa centrs, ar izelpu nolaižam mūsu papēdīšus uz zemes un saliekam rokas namastē mudrā. Ar ieelpu kreisais ceļgals ieliecas priekšā, ar kreiso kāju spēriens uz aizmuguri, atveram pēdu pirkstus uz pretējām malām, ieliecam mūsu rokas un iesēžamies dievietes pauzā. Ieelpa un izelpa. Ar ieelpu ceļam sevi uz augšu, labā kāja 90 grādos, kreisā taisna. Rokas izstiepjam plecu platumā, ar izelpu ejam pa taisno uz leju, trikonāsanā, 3 stūra pozā. Ieelpa, labā roka skatās uz augšu, ar izelpu labā roka nāk uz leju. Labā kāja iegriežas pēdu pirksti uz priekšu, ieelpa skats uz priekšu, ar izelpu liecamies pie kreisās kājas. Ieelpa skats uz priekšu, ar izelpu nolaižam labo ceļgalu uz zemes, pēda uz zemes, pirkstu galiņi zemē, ar ieelpu krūšu kurvis uz priekšu, skats uz augšu. Ar izelpu abas rokas mums nāk iekšā, kreisās kājas iekšpusē un iegriežam sevi dziļā izklupienā. Mēģinam papēdīti nolaist pie zemes. Ar ieelpu pāreja uz labo kāju. Hops. Saliekam rokas atpakaļ paklājiņa centrā. Nolaižam kreiso ceļgalu uz zemes, pēdu uz zemes. Ar ieelpu krūšu kurvis iet uz priekšu, skats uz augšu. Ar izelpu plaukstas nāk paklājiņā, ceļam sevi uz augšu,
Abas kājas taisnas, ar izelpu pieliecam sevi tuvāk klāt pie labās kājas. Ar ielpu labā roka mums nāk vai nu uz potītes, vai nu uz ceļa. Kreisā rokāja 90 grādos. Ar ielpu nākam trikonāsanā, skats uz kreiso plaukstu. Ielpa un izelpa šeit. Ar nākošo ielpu ceļamies uz augšu un pa taisno ieliecam rokas un nākam dievietes pozā. Ielpa, atsperamies ar labo kāju, nākam uz kreiso pusi rokas, namastē mudrā. Ar ielpu ceļam rokas uz augšu, nākam uz mūsu pirkstu galiņiem. Ar izelpu pasalvējamies uz kreiso pusi. Ielpa centrs, izelpa uz labo. Ielpa centrs, ar izelpu nolaižam papēžus pie zemes, rokas pie sirds. Nobeidzam mēnesi sveiciena raundu. Ar ielpu ceļam rokas uz augšu, nākam uz mūsu pirkstu galiņiem. Ielpa un ar izelpu nolaicamies šoreiz uz labo pusi. Nākam atpakaļ uz centru, ielpa un izelpa uz kreiso pusi. Ielpa uz centru. Ar izelpu rokas nāk pie sirds, nolaižam papēdīšus uz zemes. Ielpa, ieliecam labo ceļgalu un spēram sevi atpakaļ dievietes poza. Ielpa un izelpa nākam uz priekšu un pa taisno ejam uz labo pusi, 3 stūra poza. Kreisā roka skatās uz augšu un izstiepjam roku garāku. Ar izelpu kreisā roka nāk uz paklājiņa, abas kājas taisnas. Ielpa, paskatāmies uz priekšu, ar izelpu laižam sevi tuvāk klāt pie labā ceļgala. Ielpa, skats uz priekšu, ar izelpu kreisais ceļgals nāk uz zemes, pēda uz zemes, pirkstiņi mums nāk uz pirkstu galiņiem. Ar ielpu gurniņu uz leju, krūšu kurvis uz priekšu. Ar izelpu rociņas nāk labās kājas iekšējā malā, ceļam kreiso kāju uz augšu un visu svaru liekam uz labās pēdas. Ar izelpu pārsveram sevi atpakaļ uz kreiso kāju, hops. Ielpa un izelpa plaukstas nāk pie kreisās kājas, labās celis uz zemes. Ar ielpu krūšu kurvis uz priekšu, gurniņi uz leju. Ar izelpu aktivizējam labo kāju, ceļam sevi uz augšu, abas kājas taisnas un ar izelpu pievelkam sevi tuvāk klāt pie kreisā celīša. Ielpa, skats uz priekšu. Nākam pataisno trikonāsanā, labā kāja 90 grādos, kreisā roka uz kājas un atsveramies sevi trikonāsanā. Skatamies uz labo plaukstu. Ar ielpu ceļam sevi pataisno, dievietes pozā. Ieliekti ceļi, ieliektas rokas. Ar ielpu un izelpu ar kreiso kāju atsperamies, nākam uz paklājiņa labo pusi. Saliekam rokas pie sirds. Ar ielpu ceļam rokas uz augšu, nākam uz pirkstu galiņiem. Ar izelpu paliecamies uz labo pusi, ielpa centrs. Ar izelpu uz kreiso pusi, ielpa centrs, izelpa, namastē mudra. Ielpa un izelpa, atbrīvojam rokas garsāniem un pagriežam sevi atpakaļ uz paklājiņa augšējo malu. Taisam dziļu un mierīgu ielpu šeit, nomierinam savu elpu un savienojamies ar mēnesi enerģiju. Sajūtam sevī mieru, dziļumu un plūsmu. Ar nākošo ielpu mēs ceļam rokas uz augšu, pagarinam sevi garāku. Ar izelpu no gūžas locītavas mēs ejam uz leju, plaukstas mums nāk uz zemes un mēs čāpojam atpakaļ uz downward dog, jeb suns ar skatu uz leju. Pirmais pārliecinamies, ka starp mūsu kājām ir vienas pēdas atstatums.
Plaukstu pirksti ir atvērti un spiež paklaiņā. Ceļgali var būt ieliekti, bet varam mēģināt viņus taisnot. Arī elpu labā roka satver kreiso potīti, skats cauri kreisajai padusei. Esam šeit 5 ielpas un izelpas. 1, 2, 3, 4 un 5. Ielpa, labā roka nāk uz paklaiņa, kreisā roka satver labo potīti. Skatāmies cauri labajam plecam. Abas kājas mums ir aktīvas. 5, 4, 3, 2 un 1. Arī elpu un izelpu. Kreisā roka nāk uz paklaiņa, plauksti spiež aktīvi zemē. Un tagad ieliecot vienu celīti un otru, mēs sākam zīmēt ar gurniņiem lielus astotniekus. Šeit varam paņemt plātāk mūsu kājas un turpināt zīmēt lielus astotniekus. Droši aizver savas acis un iztēlojies, ka tev ir tāda varbūt kā suņa asta, ar kuru ir iemērkta krāsā, un tu vienkārši savā mīļākajā krāsā zīmē astotniekus. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 un 1. Lēnām nākam atpakaļ. Ar ielpu ceļam labo kāju uz augšu, ieliecam labo celīti un tagad ar labo ceļgalu mēs zīmējam lielus astotniekus. 1, 2, turpinam acis aizvērt ciet un darīt tā, kā mums gribās. 4, 5, 6, 7 un 8. Ar ielpu iztaisnojam labo kāju taisnu, ar izelpu labā kāja nāk starp plaukstām. Nolaižam ar izelpu kreiso celīti uz zemes, pirkstu galiņi paklaiņā, krūšu kurvis uz priekšu. Ar izelpu labā kāja taisna, mēģinam noliekties pie labās kājas. Ar ielpu uz priekšu, ar izelpu atpakaļ 2, ielpa uz priekšu, izelpa atpakaļ 3, ielpa uz priekšu, izelpa atpakaļ 4, ielpa uz priekšu, izelpa atpakaļ 5, ar ielpu nākam uz priekšu. Ar izelpu saliekam rokas, namastē mudrā pie krūšu kurvja. Ielpa, kreisais elkonis mums nāk aiz labā celīša. Sārotējam uz labo pusi, skats uz augšu. Esam šeit 5, 4, 3, 2 un 1. Izelpa, skats uz leju. Atbrīvojam rokas uz paklaiņa, ar ielpu. Aktivizējam kreiso kāju, ceļam kreiso ceļgalu uz augšu un labā kājiņa mums nāk atpakaļ. Atkal ar ielpu un izelpu sākam zīmēt astotniekus sunī ar skatu uz leju. Šeit nav pareizi vai nepareizi, šeit vienkārši mēs zīmējam astotniekus. 7, 6, 5, 4, 3, 2 un 1. Ar ielpu kreisā kāja ceļās uz augšu, ieliecam kreiso ceļgalu un tagad ar kreiso ceļgalu mēs zīmējam lielus astotniekus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Un 8. Ar ieelpu kreisā kāja taisna, ar izelpu kreisā kāja mums nāk starp plaukstām. Labais ceļgals uz zemes, pirkstu galiņi paklaiņā, ieelpa, krūšu kuris uz priekšu, gurniņi uz leju. Ar izelpu kreisa kāja nāk uz taisna, gurniņi atpakaļ, zodiņš pie celīša. Ieelpa uz priekšu, ar izelpu atpakaļ 2. Ieelpa uz priekšu, izelpa atpakaļ 3. Ieelpa uz priekšu, izelpa atpakaļ 4. Ieelpa uz priekšu, izelpa atpakaļ 5. Ar ieelpu uz priekšu, ar izelpu saliekam rokas pie sirds. Un labais elkonis mums nāk aiz kreisā ceļgala un sārotējam uz priekšu. 1, 2, 3, 4 un 5. Izelpa skats uz leju. Plaukstas nāk uz zemes. Aktivizējam labo kāju. Ceļam labo ceļgalu uz augšu. Ar izelpu kreisā kāja nāk atpakaļ. Ieelpa un izelpa. Abi ceļgali uz zemes. Ar ieelpu pataisno nokam govs pozā. Skats uz augšu. Ar izelpu ceļam ceļgalus uz augšu. Un nākam sūnī ar skatu uz leju. Ieelpa, ar izelpu ceļgali nāk uz zemes. Ar ieelpu govs poza, krūšu kuris uz augšu. Izelpa. Nākam atpakaļ sūns ar skatu uz leju. Ieelpa un izelpa. Ceļgali uz zemes. Ar ieelpu krūšu kuris uz priekšu, skats uz augšu. Ar izelpu nākam atpakaļ sunī ar skatu uz leju. Ar ieelpu un izelpu ceļgali mums nāk uz zemes un atbrīvojamies bērna pauzā. Nolaižam gurniņus uz leju un nolaižam mūsu galvu uz leju. Elpojam šeit dziļi un mierīgi. 1, 2, 3, 4 un 5. Ar ieelpu galvu ceļam uz augšu, ar izelpu ar rokām nākam tuvāk pie sevis klāt. Iztaisnojam mūsu kājas dandāsanā un atveram mūsu kājas nedaudz platāk kā mūsu jogas paklaiņš. Kreisā roka mums nāk starp kājām, labā roka mums nāk labās kājas ārējā malā. Kājas mums ir aktīvas un tagad atkal tev būs vienkārši jāizver ciet acis un mēs ar ieelpu iesim uz priekšu, ar izelpu ar apaļu muguru atpakaļ tādus kā vilnīšus. Mēs taisīsim uz labo kāju un sākam 1, 2, 3, ej cik dziļi tu gribi un kā tu gribi. 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10. Tagad pretējā virzienā, kā kaķīts, ar ieelpu mēs nākam uz leju un uz augšu, kā kaķīši. Nākam uz leju un uz augšu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10.
Ar ielpu samainam mūsu rokas, ar izelpu nolaižam pirkstu galiņus paklaiņā, labā roka starp kājām, kreisā roka, kreisās kājas ārējā malā, to pašu daram uz pretējo pusi. Ar ielpu mēs ejam uz leju un nākam atpakaļ ar apaļu muguru. Zīmējam tādus kā vilnīšus ar savu ķermeni. 2, 3, turpinam acis aizvērt un ļaujam plūst savām kustībām. 4, šeit nav nekādu noteikumu. 5, šeit tu ej cik dziļi gribi. 6, un kā tu gribi. 7, 8, 9 un 10. Samainam kustības virzienu. Tagad kā kaķīši lienam uz priekšu un uz augšu. Un 2 un 3 un 4 un 5 un 6 un 7 un 8 un 9 un 10. Ar ielpu nākam uz centru, saliekam abas rokas mums uz pa vidu un to pašu darīsim uz priekšu. Tātad ar ielpu mēs nākam uz priekšu, uz leju un ar apaļu muguru atpakaļ zīmējam mūsu vilnīšus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10. Samainam kustības virzienu un tagad uz leju un uz priekšu kā kaķīši. 1, 2, 3, 4, 5, 6, malc, 7, 8, 9 un 10. Arī ielpa nākam uz centru, saliekam abas kājas uz dandāsanu, iztaisnojam abas kājas. Ar ielpu atveramies ar mūsu rokām plecu platumā, ar izelpu nopaļojam muguru, apķeram sevi un skriemeli pa skriemelim rīpinamies lejā uz mūsu paklaiņa. Atbrīvojam rokas uz zemes, ar ielpu ieliecam mūsu celīšus, ar izelpu saliekam mūsu kājas pēdas kopā, ar rokām satveram mūsu pēdas un nākam taureņa pozā. Paliekam šeit, lēnām rokājas, velkam tuvāk klāt pie sava ķermeņa un turamies šeit 10 ielpas un izelpas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10. Ar ielpas atveram kājas pēdas no ārējām malām. Ieliecam mūsu celīšus, nākam laimīgā mazuļa pozā un pašūpojamies no viena sāniņa uz otru. Atļaujam mūsu iegurnītim iestiepties un lēnām celīšus tuvinam tuvāk vienu otru pie zemes. 5, 4, 3, 2 un 1. Ar ielpu un izelpu
Atbrīvojam mūsu kājas uz zemes, iztaisnojam vienu kāju, lēnām iztaisnojam otru kāju. Ar ieelpu rokas mums nāk gar ausīm, un ar izelpu pastiepjam sevi pēdējo reizi garāku, tieši tā kā pirmajā, kā nodarbību sākot. Un ar izelpu atbrīvojam rokas gar sāniem, ar delnām uz augšu, atbrīvojam pilnībā mūsu kājas un paliekam mirkli šeit, dandāsanā, savāsanā. Taisam dziļu, mierīgu ieelpu un dziļu, lēnu, mierīgu izelpu. Pilnībā atslābinam visu savu ķermeni un savu prātu. Dziļa, dziļa ieelpa un pilnīga izelpa.
Ar ieelpu lēnām nākam atpakaļ pie sevis. Sākam kustināt mūsu pēdas un pirkstus. Pagriežam galvu uz vienu pusi un lēnām uz otru. Ar ieelpu abas rokas ceļam aiz galvas un izstiepjam sevi šeit kārtīgi. Pastiepjam mūsu kājas un pastiepjam mūsu rokas. Ar izelpu ieliecam mūsu celīšus, ar rokām satveram celīšus un pašūpojamies uz vienu sāniņu un uz otru. Ar ieelpu viena no rokām mums nāk aiz galvas, ar izelpu sagriežamies uz to pusi, atbrīvojam galvu uz rokas, rokas elkonis mums ir ieliekts. Dziļa rāma ieelpa un ar izelpu spiežam plaukstu paklaiņā un ceļam sevi lēnām uz augšu, kādā no meditācijas pozām. Sakrustojam mūsu kājiņas. Siltāk saģērbjamies, varam paņemt kādus pilventiņus sev apakšā zem gurniņiem, ko palikt. Iesēžamies ērtā pozā. Atkal atveram mūsu sēžu svaigus, iztaisnojam muguriņu, atrulējam pleciņus. Un šodien mēs taisīsim mēnesi elpu. Mums būs nepieciešama labā roka. Vidējais un rādītāja pirksts mums nāk starp uzacīm. Ar īkšķi mēs aizspiežam ciet mūsu labo nāsi. Taisam dziļu, mierīgu ieelpu caur kreiso. Izelpa caur labo. Aizspiežam labo nāsi ciet. Ieelpa caur kreiso. Izelpa caur labo. 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 Ielpa un izelpa. Ielpa
un izelpa. Ieelpa un izelpa. Ieelpa caur kreiso un izelpa caur labo. Ar nākošo ieelpu atbrīvojam mūsu plaukstas uz celīšiem. Turpinam turēt acis aizvērtas un fokusēties uz savām iekšējām sajūtām. Turpinam mierīgi elpot un vērot savu elpu. Prātā nāk kādas domas. Vienkārši viņas novērojam un necenšamies viņas ķert, bet vērojam viņus kā tādus mākoņus. Ja kāda doma iezogas galvā, pārlaižam viņu projām kā tādu lielu mākoni un vienkārši fokusējamies uz savu ieelpu un uz plūstošo maigo izelpu. Sajūtam pilnīgu mieru savās pēdās, potītēs. Sajūtam mieru un labsajūtu savos ikros. Ceļgalos. Sajūtam mieru savos augšstilpos. Sajūtam labsajūtu savā iegurnī un vēderā. Sajūtam pilnīgu mieru un stabilitāti savā mugurkaulā. Sajūtam pilnīgu mieru savā sirdī un krūšu kurvī. Sajūtam pilnīgu mieru savos plecos un sprandā. Sajūtam pilnīgu mieru savās rokās, elkoņos un plaukstās. Sajūtam pilnīgu mieru savā sejā, savā prātā un visā savā ķermenī.
nākošo ieelpu nākam atpakaļ pie sevis, saliekam lēnām un mierīgi plaukstas pie krūšu kurvja. Padomājam par 3 lietām, par kurām mēs esam sev visvairāk pateicīgas šodien. Ar nākošo ieelpu mēs kopā teiksim 1 om un 3 šanti, dziļa rāma ieelpa. Šanti, šanti. Šanti. Ar nākošo ieelpu savirzājam plaukstas tā, lai mēs jūtam enerģiju starp tām, un šo enerģiju mēs liekam sev uz acīm, samīļojam savu seju, savu kaklu, savu sprandu, apķeram sevi, samīļojam sevi. Mēs sev par šo jogas āsanu vakara praksi. Samīļojam savu muguriņu, savu vēdriņu, savus gurniņus, augšpilbu celīšus un pēdiņus. Namaste, paldies par Dievu, paldies par dabu, paldies manam skolotājam, māsteram, paldies Guruģī, Ušuģī un visiem maniem skolotājiem. Paldies jums! Namaste! Hārejom!